Katrā latvietī sēž iekšā zemnieks. Jums tā neliekas? Pirmkārt, jau Gunārs faktiski materiālā bija tik ļoti iekšā. Gunārs bija no dabas, viņam bija platie pleci, 2 metri garums, blondie mati, tāds ārietis. Un viņš jau bija nospēlējis kino lomas, kas bija izgājuši visā savienībā un tā. Lielākā daļa no sievietēm pret viņu nebija vienaldzīgas. Pretēji es tur biju mazs un neredzīgs. Un arī Regīna Ezere, kura ļoti vitāla sieviete, un tā viņa arī, kā lai pasaka, ļoti no tā viedokļa bija viegli sadarboties. Un viņi bija vienojušies jau ar Regīnu, ka to scenāriju arī Gunārs kopā tur raksta. Regīna vairāk tikai kaut ko, ja mums kaut kāda vajadzība pierakst klāt. Gunāram tas ir veiksmes stāsts, es domāju. Bet bija brīži, to varēja just, ka viņš, teiksim, kadrā uz Astrīdu Kairišu brīžām vairs neskatās kā uz sievieti, bet skatās kā uz aktrisi, ja, kā režisors. Tādu brīžu, un tad tos vajadzēja pamanīt un noņemt nost, jo viņš pārāk mīlēja to materiālu. Viņš dega par to, lai tur iznāktu. Viņš bija dusmīgs par katru kaut kādu nieku, kas neizdodās un tā.